Jau galvas nevar redzēt. Begrūdi. Ev, ko dari? Viņam gatavs šaušana. Šau, izšau, teiksim, kādas 3 patronas. Tev vēl paliek patronas, ja? Bet tev vairāk nevajag šaut. Lai nebūtu kaut kāds cits šāviens, ja, negaidīs. Atkal uzlieksim izdrošinātāju. Pēc tam atkal vajag šaut. Ierocis, jā. AKM, Kalašnikov tika, kurš no Savienības laikiem vēl mantots. Tā viņš ir diezgan īstenīgs un praktisks. Varbūt vienīgais redzēt, uz laidnes garēs tas mājas, teiksim, policijas darbā. Pārsvarā, ja ir, teiksim, notiek aizturēšanas kaut kādās šaurās telpās vai vēl kaut, viņš tā kā pagāja. Viņš tā mērķiecīgi šauj un viņš diezgan reti tiek izmantots policijas darbā, kad mums jau nav karstāvoklis. Un pārsvarā tas ir kaut kur labā, un mazāk ir cilvēku blīvums. Ar abām būs arī ļoti grūti. Tu nenoturēsi. Tu apgāsies. Спасибо сказал? Скажи голос. Голос. Viņš māka meklēt pēdām cilvēkus, ja? Cilvēks man meklē, ja? Tāpat iet pēdām un meklē cilvēkus, kā arī māk post, ja, uzbrukt cilvēkiem sliktajiem. Ja mēs aizietu uz skolu atpakaļ, viņš mūs atrastu, jo viņam liktu meklēt? Pilsētā viņš neatrastu. Kāpēc? Tāpēc, ka pilsētā ir ļoti daudz smaržas un daudz pēdas? Daudz pēdas, jā. Var arī suņus speciāli mācīt. Nu, to arī var iemācīt, ja, bet šis suns nav uz to mācīt. Kā viņš zina, kuras pēdas viņam jāmeklē? Šis suns meklē svaigākās pēdas. Svaigākās? Jā. Tāpēc ļoti svarīgi ir vienmēr notikumu vietā ievērot to, ka nav lieki jāsteigā, jā. Ja ir notikusi zādzība, tad pēc iespējas nesteigājam tajā vietā, lai suns var strādāt. Jo sunim tā nav kā filmās rāda, ja, ka suns ir tagad sunim pasaka, un suns jau zina, kas viņam jādara. Nu, mēs jau tik no filmām. Jā, ja. Tātad filmās tās ir muļķības, ko rāda. Dzirdiet bērni? Jā. Reāli sunīts dzīvē. Vislabāk, ja viņš māk kaut ko vienu darīt. Protams, suņiem ir iemācīts vairāk nekā vajag, manuprāt, jā. Suņas? Suņa arī ir. Pamainamies. Pajam maliņā. Tikai bērniem neies. Pajam maliņā.